Labdien visiem! Mani sauc Edgars Visnieks, un šodienas tēma mums būs par PVN piemērošanu preču un pakalpojumu piegādēs un iegādēs. Ja galvenais, lai mūsu pircējs ir reģistrēts PVN maksātājs kādā dalībvalstī, nav svarīgi, lai viņš būtu tieši tajā dalībvalstī, ja, kurā preces tiek aizvestas, tad šī vecā labā lieta ir beigusies. Ja. Tad šis spriedums šādu lietu stipri ierobežo, ja ne izbeidz. Ja. Tad mums ir jābūt, mūsu preču saņēmējam ir jābūt tieši tās gala mērķa dalībvalsts PVN maksātājam. Vai visiem šiem pakalpojumiem ir jāpiemēro PVNs, vai tomēr mēs varam uzskatīt, ka tie ir finanšu darījumi, ja, kuri, kā mēs zinām, no PVN likuma 52. panta, pirmās daļas, ja, kura tur bija 21. punkts, man liekas, ja, un tur vēl bija kādi 6, man liekas, vai 5 apakšpunkti. Finanšu darījumi mums ir atbrīvoti no PVN kā neapliekamie darījumi. Darba devējam nav tiesības uz priekšnodokli, ja, un ja darba ņēmējs, ja darbinieks ir atlīdzinājis izdevumus bez PVN, ja, tad, protams, kad ja, ar šo te, piemēram, šo pamatlīdzekli tiek veikti apliekami darījumi, ja, tad, protams, kad par remontu izdevumiem, ja, darba devējiem ir tiesības uz priekšnodokli. Ir viena nianse, un tas ir šajā slaidā. Te atkal ir šis speciālais likums par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās zonās, ja, kurš pasaka, ja, kad mums tomēr ir jāskatās šī speciālā likuma 3. panta 4. daļa.